Rek. Tad mūsu galvenais mērķis ir neizsist. Jānis Plosums tūlīt parādīs, kuras mašīnas logus, tāpēc mēs izmantojam Un jaka tiek neatgriezeniski sadarīta ar šampanieti, kas, protams, ļoti, ļoti labi smaržos pēc tam. Šis ir mūsu korķis, kurš paliek šeit. Šampanietis ļoti labi smaržo, Jānis Plosums izvēlējās. Mēs šobrīd sēžam ielas malā un gaidām autobusu, kurš nāks pēc 20 minūtēm, pa to laiku mēs izdzersim vienu šampi. Jā, mēs plānojam tāds ir mērķis viņu izdzert. Mēs brauksim uz okeānu. Jā, absolūti neparedzēti, bet... Nākt vidū mēs brauksim uz okeānu, jo Alpu diena tāpat nebija. Mums ir viena slapja jaka, viens gab un kaut kādi jocīgi čipši, bet tas nav būtiski. Un mēs plānojam izklaidēties okeānā. Redzēs, kā mēs tiksim mājās, tas pagaidām nav ļoti būtiski. Jo šeit vispār nekas nav būtiski īsti. Un tad jūs noteikti vēl no mums dzirdēsiet kaut ko. Čau, Rīga! Labdien vēlreiz! Šis ir? Otrais podcasts. Jā, mēs joprojām esam Porto. Ar Jāni un Austru. Jā, un ir otrās dienas vakars. Man, Austrētis ir jau kurās dienas vakars. Un mēs esam Matuziņus, kas ir daļa no Porto, kas ir pie okeāna. Ar ļoti fantastisku skatu uz okeānu un vispārējo, un fantastisku jūras un okeāna smaržu un vispārējo. Okeāns ir tiešais mums, mēs sēžam principā uz virs smiltību uzbūvētā kafejnīcā. Jā, un apskaudiet mums, ir tiešām jēga to darīt. Tiešām forši. Kas nav forši, ir Porto ir iestājusies teju vai ziema, vai pareizāk Latvijas vasara. Jo šodien visu dienu bija aptuveni 20 grādu silts, un mākoņiens un nomācies un saules nebija nemaz, kaut arī iepriekš meteorologi bija solījuši, ka šodien būs 30 grādu nav. Tas tikai nozīmē, ka meteorologi dzer tikpat daudz, cik mēs. Tas nozīmē, ka bīčā mēs atapāmies tikai pulkstens, tagad ir aptuveni 11:30 naktī. Priekā. Un līdz ar to, jā, pa dienu mēs uz bīču sapratām, ka nav vērts braukt. Mēs ceram, ka rītdien kas mainīsies, jo rītdien ir svētki. Tad, kā Latvijā ir līgo. Tātad šeit ir sensuāli. Jā, lai ko tas arī nenozīmē. Svētais Jānis. Tātad svētais Džeremijs. Svētais es. Un kas ir interesanti, portugāļiem ir savādāks atribūts, ar ko atzīmēt šos svētkus. Jā, un kas ir tieši ļoti piemēroti mūsu zināmajiem Džeremijiem, tātad dāmos. Viņiem visiem... Milzīgs plasmas samurs, kuru var sist pret galvu, un tas izdod dīvaini skaņas. Es jau izmēģināju. Jā, un ļoti daudz putekļu spēkstījā dabūju no tā visa. Pēc tam aptuveni 3 stundas mocījās. Bet doma tāda, ka viņiem ir gan gājiens, gan viņiem ir tāda īpašība, ka viņi sit viens otram pa galvu ar šo āmuru. Ejot pa centru, viņiem vienkārši tāda lieta, ka viņi, sit jebkuram. Un neviens nedrīkst par to apvainoties. Respektīvi, rītdien būs ļoti interesants podcasts, kurā daudz cilvēku mēs varam sitīs ar āmuru pa galvu. Vismaz tāds ir plāns. Mēs patiesībā arī Senžāu vai Līgo plānojam svinēt kaut kur šeit pat. Kaut kur šeit pat. Es pieļauju, es ceru, ka mūsu Līga, kas šobrīd uz mums skatās ar ļoti dīvainu skatienu, vai ne? Izstāstas, vai ne? Jā, mēs esam atnākuši ciklos pie Latviešu meitenes vārdā Līga, kas strādā šajā kafejnīcē, kas ir pašā pludmalē. Kas šeit ir ilgāko laiku no mums visiem, jā, un kura ļoti labi pārzina visas Porto mīnusus, plusus un vairāk un plusus. Un tradīcijas. Jā, un mums vēlāk iespējams, ja jūs būsiet nopelnījuši, būs īpašs videokāsts ar viņas piedalīšanos. Tā kā mēs ļoti ceram, ka izdosies ar viņu dabūt tādu burvīgu interviju un jūs informēt vairāk par to visu. Jā, mēs arī gribam pastāstīt, kas šodien īpaši noticis. Ko mēs darījām pa dienu? Protams, mēs nedarījām gandrīz neko. Bet ir vairāk īpaši notikumi, kas ir notikuši ar Austru šodien. Centies. Principā mēs konstatējam, ka Austra spēja gūt orgasmu vienkārši staigājot pa pludmales smiltī. Tas bija kaut kas nepieredzēts. Very elaborate on this one. Jā, mēs varam pastāstīt arī sīkāk. Turpini. Jā, mēs nezinām, vai man vajag, jo... Turpini. Ko tad mums vairs slēpt no burvīgiem YouTube skatītājiem? Principā mēs ieradāmies šogad pludmalē, Austra novilka apavus, sāk staigāt pa slapajām pludmales smiltīm, un tas atstājas viņu nepieredzētu efektu.
Viņi pat nebija gatavi tam absolūti. Jā, Austra var pastāstīt cīkāk par savām sajūtām. Es tam tiešām nebija gatava. Es domāju, ka, ja jūs vēlaties kāds informāciju, jums arī absolūts iespējas mani sekot Twitterī, jo būs ļoti daudz informācijas. Tad Austrai var sekot Twitterī, vienkārši viņa ir Austra. Jā, es esmu Austra. Negluži Austriņam 01 vai Saviļīta 16, bet Austra. Austra izdarījis piereģistrēt fantastisku vārdu. Man vārdu Jānis neizdarījis piereģistrēt, tad man jūs varat atrast Twitterī pēc Jānis Pols. Un sekojiet viņam ir vērts sekot. Mēs šodien esam pavadījuši, ņemot vērā, ka ir Latvijas vasara iestājusies šeit Porto. Mēs esam pavadījuši dienu principā. Ļoti latviešu laiku. Mēs pusdienu pavadījām sežot kādā kafejnīcā, kur beidzot mēs tikām pie interneta, kas bija svētlaima absolūti. Jā. Jo tur beidzot varēja izmantot savus datorus ar latviešu valodu, jā, runāt, atkal rakstīt dzimtajā valodā. Tas bija liels piedzīvojums. Jā, ko mūsu uzticīgie sekotāji Twitterī un visās pārējās sociālajās vietnēs noteikti ievēroja, ka mēs ievērojam tātad latviešu valodas principus savos ierakstos. Jā, un pārējo dienu tad mēs pavadījām aktualizējoties, jāatzīst. Mēs sākām ar alu, pārgājām šampu, tagad mēs darām rumu ar kolu un joprojām neesam pat drusciņi ierēpuši. Kā jūs varat redzēt, tas mūsu skaidrās valodas. Un mēs arī apņemamies arī turpmāk nebūt ierēpuši, kad runājam ar jums, dārgie skatītāji. Ļoti centīsimies, darīsim, ko varēsim. Ja neizdosies, šobrīd visi apkārt, ap mums ir daudz portugāļu, kur skatās mums un nesaprot, kāpēc mēs tik skaļi runājam ar fotokameru. Jā, kurā gadījumā mēs noteikti jums dosim ziņu. Nav nekā jaunas šajā pasaulē, bet būs jūs noteikti uzzināsiet. Jā, tātad šis bija podkāsts numurs 2 ar Jāni un Austru. Čau, Rīga, tiekamies Rīga. Čau.